Labrīt visiem! Kā es jau vakar teicu savā video, Zinzino ir jauni produkti. Šobrīd mēs partneri viņus testējam. Vakar es testēju zilo aļģu spirulīnu šķidrā ekstrata veidā. Šodien es mēģināšu otru jaunu produktu. Tas ir kurkuma ekstrakts, kuram klāt ir pievienots piperīns, lai viņš labāk uzsūktos. Un es arī paskatījos Facebookā, kas tas tajā googlē, kas ir piperīns, tad izrādās viņam ir ļoti daudz labas īpašības. Un viņš izskatās šādā dzeltenā pudelītē, kā jau kurkuma, tā tam vajadzētu būt. Un viņu jaucam tieši tāpat ar ūdeni. Man ir glāze ūdens un 8 miligrami. Mums līdzi ir arī trauciņš, kur mēs varam, cik mēs daudz ielējam. Vajadzētu būt, ka viņš būs dzeltens. Tā arī ir. Viņš ir nedaudz šķidrāks, ja salīdzina ar vakardienas zilo aļģu ekstratu, ja tad viņš ir tāds biezāks. Viņš bija, šis ir tāds druscīt, nav tik biezs. Tā es sataisīju 8 mililitrus, glāze ūdens, jā, kā es domāju, viņš būs dzeltens, tā arī ir. Tāds, jā, viņš ir dzeltens. Viņu var izmantot ikdienas lietošanai. Kad man būs vairāk informācijas, es arī pastāstīšu. Viņš varētu būt ļoti, ļoti vērtīgs sievietēm. Ja, jo te ir kurkumīns un šeit ir arī klāt piperīns pievienots, ja, tad droši vien būs informācija papildus vēlāk. Arī saldena garša, drusku, jā, saldena garša, interesanta garša, bet, var viņu tā, jā, lietot var. Tad es vēlāk padalīšos, kā man iet ar šiem dzērieniem. Un es ceru, ka visiem šodien ir forša diena, un neskatoties uz to, kā ārā nav saulītes. Uz tikšanos, visiem veselību, un ja kādi jautājumi, droši rakstat, zvanat, un es atbildēšu uz visiem jautājumiem. Atā!